deputāti Domas sēdē pieņēma lēmumu par Liepājas pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Balstoties uz šo Domas lēmumu, attīstības pārvalde ir uzsākusi darbu pie stratēģijas izstrādes. Šodien mēs diskutējam ar visiem politiskiem spēkiem Liepājas pilsētas domē par to, kāda izskatīsies Liepāja tuvāko gadu laikā. Šis ir pirmais solis pilsētas attīstības stratēģijas izstrādē. Turpmāk notiks diskusijas ar nozara ekspertiem, ar liepājniekiem, kam rūp Liepājas interesi, ar žurnalistiem. Un šis process ilgs vairākus mēnešus līdz brīdim, kad mēs būsim gatavi piedāvāt ilgspējīgas attīstības stratēģiju apstiprināšanai Domas sēdē. Šis dokuments ir pietiekoši būtisks katram Liepājas iedzīvotājiem, jo dokuments kalpos par pamatu diskusijām ar nozara ministrijām par turpmāko Eiropas Savienības struktūra fondu sadali periodā no 2014. gada.